Dzieds ir cenītis aizkrāsnē, nāc bērniņ mātei auzotē, ak, neprasī nav maizītes, skats, kad tur laukā zvaigznītes, skats, Rīdzinieces Diānas mājās pajumti ir atraduši 10 mazi kustonīši, kas kļuvuši nevajadzīgi saviem iepriekšējiem saimniekiem. Ik viens šeit ir saņēmis palīdzību, kaut tagad atbalsts visvairāk vajadzīgs pašiem mājiniekiem. Diānas vīrs pirms krīzes laikos nopelnīja pietiekami, lai nākotne rādītos rožainās krāsās. Tomēr pirms 3 gadiem, pabeidzot kārtējo celtniecības objektu, darba vairs nebija. Mums darba arī sanāca tā, ka mums nogrieza pilnīgi visas piemaksas, kas mums bija, un pat algu zem minimuma. Tā mēs palikām ar vienu nepilnu minimālu algu. 4 cilvēki. Tētis izmantoja jebkuru iespēju tikt pie jauna darba, tomēr tālāk par pārbaudas laiku netika. Firmas daudzas izmanto šo situāciju, kad cilvēkiem nav darba, kad viņi ies strādāt arī pa kapekām. Ģimene bija spiesta pārcelties uz gadiem neremontētu augstu dzīvokli un ar pateicību pieņemt Diānas mammas pensionāras palīdzību. Vecākajai māsai Anetei nācās pamest deju nodarbības. Tētis ar katru dienu kļuva arvien drūmāks. Liels vīrietis, jā. Sēž sievai uz kakla, sievas mātei uz kakla. Tas ir drausmīgi. Tīri tā emocionālā ziņa arī priekš viņa. Viņš bija drūms, tiešām drūms. Var teikt, ka to 3 gadu laikā viņš izmainījās, viņš kādus 10 gadus novecoja pēc sejas. Karsts. Tu tāpēc, ka esi bišķītiņa. Eļu nevelc, tā būs pat rekli. Diāna mācās kvalitātes vadību Rīgas Tehniskajā universitātē un janvārī iegūs jau 2. augstāko izglītību. Taču dzīve iegrozījusies tā, ka diplomēta higienas māse un medicīnas iekārtu tehniķe tagad strādā par apkopēju. Es no viena darba nebaidos, es arī pa sētnieci esmu strādājusi. Es uzskatu, ka darbs tomēr, lai kāds būtu darbs, viņš nepazemo cilvēku. Es jau nezogu, es strādāju, nopelnu naudu ar rokām. Bija arī mums doma braukt projām, bet kaut kā tomēr negribās. Visa Diānas nopelnītā nauda aiziet komunālajiem maksājumiem, tāpēc viņa pieteicās pēdušai Latvijai pārtikas pakām un piedalījās kartupeļu talkās, lai sagādātu krājumus ziemai. Kopš pagājušā gada novembra, jā, mēs esam saņēmuši 5 pakas. Viņi katru 2. mēnesi palīdz. Ir prieks, ka nav jādzīvo tukšu vēderu, tomēr lūdzēja loma nav tā patīkamākā. Tu it kā esi visu laiku strādājis un pelnījis, un te eja ar pastieptu roku. Pēc 3 drūmiem gadiem nesen pavīdēja cerību stariņš. Tētis ir dabūjis darbu celtniecībā un visu nedēļu pavada Rojas pusē. Katru pirmdienu mēs saliekam pauniņu, un viņš brauc ne uz Angliju, bet tāpat pa Latviju. Piektdienas vakarā viņš brauc mājās. Ģimene gaida tēva pirmo īsto algu pēc gandrīz 3 gadu pārtraukuma. Pagaidām viņš saņem tikai komandējuma naudu. Tagad ir tā, ka viņš uz to nedēļu aizbrauc, viņam tos 20 latus iedod, 20, 30, kā kuru nedēļu. Kāda būs alga, nezinām, gaidām pēc 20. datuma. Pie vecās mātes mēs, piemēram, neesam bijuši 2 gadus. Gribējām šogad aizbraukt, bet nav to 20 lieku latu, lai aizbrauktu uz laukiem. Nav. Tagad varbūt būs. 9 reizes 4. Jā. Cik ir? Ir 36. Jā. Plus 4, 40. Vispriecīgākā matemātikas stunda Helēna un viņas mammu sagaida dienā, kad tētis pārvedīs mājās algu. Ilva Everta, Renārs Muskars, Tautas balss.